Vai tu zini, kāpēc 1. jūnijas ir tik foršs? Tāpēc, ka lielākā daļa vecāku ved savus bērnus savu darbu. Un mēs ar manu mammu un tēti jau šo lietu izdarījām ātrāk. Tāpēc es jums parādīšu, kā mums izdevās manas mammas darbā un mana tēta darbā. Čau, kakao, te Gerda, un šodien es jums parādīšu, kas notiek aiz fotogrāfijām. Principā es ānošu savus vecākus. Šodien manas mammas darbā iekārto Pāvela Hafizova izstāde. Viņa saucas Air One. Un jūs arī varēsiet viņu noskatīties. Kāds palīgā mums tur brīvības pieminieku montēt? Mamma teica, ka mēs visi aizbrauksim ar ritiņiem. Jā. Kas tur vispār šodien notiek? Šodien uztaisīja skatuves konstrukciju, kas sastāv no celtniecības sastāvnēm, un pa virsu stage podesti. Mēs visu viņu aplikām aplīmējām ar izstāžu paklāju. Tika uzlikta stelts konstrukcija, pie kuras stiprinās prožektori, gaismas. Rītdien šajās te ailēs tiks salikti skaļruņi. Mēs vēl esam darbnīcās uzbūvējuši tādu dekoratīvu uzliku, lai smuki noformētu arī skatuves sānu segmentus. Tad mums vēl ir atlicis pakāpienu sānus, apdarināti ar paklāju. Respektīvi, mēs šeit esam uztaisījuši skatuves dekoratīvo noformējumu. Būs koncerts svētku. Es sapratu tikai pēdējos vārdus, bet ok tālāk. Pēdējos vārdus? Nē, jau vienkārši runāju konstrukcijas. Tāpēc, lai uztaisītu koncertu, ir nepieciešama skatuve. Turiet, mēs tev piestropēsim? Mēs tev varbūt piestropēsim. Viss, brauc. Es došos pie tēti, sakojot viņam pēdās. Tur ir teksts, jā, nav dūmas, aizmugurī. Jā. Šeit. Vēl stiprāk var dūmas. Nadīm. Jā, o. Ar vienu roku sānos, ja tu ieliec. Jā, nolaiduši tāds. Un drusku pats pāris, turien lūdzu. Ok? Jā. Jep, šitie ir farši. Es esmu botāniskajā dārzā. Un šodien es atklāšu jums fotografēšanas noslēpumus. Dodamies! Exposing secrets. Labdien! Exposed. Man ir svārki. Kāpēc? Mamma, kāpēc? Pāris sekundīti vēl, tas nav tik vienkārši. Apskatīties. Es tavus svārkus neapēdīšu, man viņus vajag drusciņi aizņemties. Lai uztaisītu efektu. Un ir kaut kāda tāda neparastāka bilde. Pareiz uzkarini un ne. Otru. Viņai arī ir savs cenas. Tas izstāde. Te notiks glāzuru izstādes atklāšana. Es vēl parādīšu, labi? Bet darbi pārsvarā visiem mantoņi. Tas interesanti. Es jau runāju konsultāri. Mana māsa pat ir vieglāka. Kurā no pogām ir tā, ar kuru var fotografēt? Okay. Kā var nolīdzināt asumu? Ar šīro gradzenu? Un kā var pietuvināt un attālināt? Ar šīro gradzenu. Ok. Ok, tā, pašā. Nē, izdara tā vēlreiz. Līdz šim, ko es esmu iemācījusies, ir tas, kad tā ir līva, tur ir līva, te ir poga, ar ko nofotografēt līvu, tas ir rings, ar kuru nosināt līvu, te ir kloķi, ar ko var skatīties uz līvu, šeit ir poga, kur var piesināt, lai varētu pārbaudīt, vai tu esi tiešām labu asumu, un traki daudz jāmācās.
Man vispār liekas, ka manu vecāku darbs ir ļoti foršs. Kā tev liekas, kāds ir tavu vecāku darbs? Arī ir ļoti forši, kad manam tētim ir darbnīcas, un es varu kaut kādu skolas projektu, kaut kādu lielu un traku skolas projektu uztaisīt. Manam tētim ir ļoti superīgi kolēģi, kas ir ļoti forši, un viņi arī brauc uz ceļojumiem kopā. Es gribētu strādāt šādā darbā. Tikai es negribētu braukt uz montāžām kā mans tētis, bet es gribētu, piemēram, vadīt vai arī organizēt izstādes kā mana mamma. Palīdzēt viņiem, tas vienmēr ir tik jautri. Es ceru, ka jums patika šis video un nolaikojiet un piefollowiet mums Snapchatā un Instagramā. Un ceru jūs redzēt nākamajā video. Bye!